Jā, sveiki, man liels prieks būt šeit, un manā pārziņā vairāk vai mazāk ir bērnu jautājums. Un šo visu iesākšu ar pavisam tādu savā veidā retorisku jautājumu. Ja mēs uzdotu, un mūsu auditorijā vairākums būtu bērni, un ja es uzdotu šo jautājumu, vai jūs vēlaties glāzi sulu, tad man tā liekas lielākā daļa skrietu un teiktu jā. Jo bērniem patiešām garšo sulu, un viņi labprāt to izvēlas. Un, kā jau mēs arī šodien šeit noskaidrojām no dažādiem veidu pētījumiem, svaigu augļu un dārzeņu īpatsvars mūsu ikdienas ēdienkartē ir zems. Tādēļ šī glāzu sulas var būt patiešām ļoti laba alternatīva un var būt kā šī viena augļa vai pat dārzeņu porcija, kā mēs papildinām savu ikdienas ēdienkarti. Jo arī šodien mēs jau tik daudz visu kaut ko esam dzirdējuši un patiešām nāks savā veidā atkārtoties, ka šī glāzes sulas tiešām nodrošina papildus ar C vitamīnu, folskābu un atsevišķām minerālvielām, kā kāliju, mangānu, magniju, cinku, dzelzi un tā tālāk. Taču šī situācijā tik un tā atliek vien atgādināt to, ka vesels auglis, ogas, dārzeņi ir tik un tā ir vislabākā izvēle. Un mums būtu saviem bērniem jāpiedāvā šī izvēle, uzņemt šos augļus, dārzeņus, lai viņi iepazīst šo ēdienu dažādās faktūras, lai viņi izmanto savus košļāšanas muskuļus, lai izmanto zobus. Taču bieži vien tas nav mazam tik vienkārši, jo tādi varbūt tam mazāki bērni, varbūt tam to bieti vai burkānu ar saviem zobiem vēl nemazam nevar sagraust. Tāpēc šī gadījumā arī sula var būt arī tāds vērtīgs papildinājums šiem bērniem. Un kā jau arī šeit esmu minējusi, kā piemēram nesezonā, kad mūsu pieejamie augļi un dārzeņi varbūt tām nav tik viegli sasniedzami, glāzes sulas var būt patiešām kā ikdienas sastāvdaļa, un tā var būt pilnīgi normāla. Un, kā dažādi veidi pētījumi un aptaujas arī liecina, šīs biedrības veiktā aptauja arī norāda to, ka patiešām šīs sulas ļoti daudz dažādi cilvēki mēdz lietot daži pat katru dienu, daži 4 līdz 5 reizes nedēļā, 2 reizes un pat 1 reizi nedēļā. Un visbiežāk tās ir veikalā iegādājumās sulas, retāk pašu gatavotas sulas un svaigas spiestas sulas. Šī gadījumā tika aptaujāts tādas jaunas ģimenes, un tad varam redzēt, ka patiešām cilvēki arī ir cilvēki, kas lieto un kas neizvairās. Un arī no savas puses var teikt, ka šī glāzes sula ir iespēja kā dažādot savu ikdienas ēdienkarti. Taču ir tik un tā ļoti svarīgi pievērst uzmanību pārtikas produktu marķējumam, ja mēs domājam par mūsu bērnu veselību un skatāmies. Protams, bērnam ļoti patīkās, ja uz sulas paciņas būs uzzīmēts zaķis vai kāds briesmonītis. Taču ir jāstāsta, vai šī suliņa patiešām ir sula, vai šis ir sulas dzēriens, kur ir varbūt tām no sulas ir diezgan maz un ir pievienots kādu cukuru papildus. Tāpat arī var pievērst uzmanību sastāvdaļām, kas tā ir par sulu. Vai tā ir apelsīnu sula, vai varbūt tā ir šāda sula, kur iekšā ir arī ķirbis, varbūt pat biete. Taču, kā mēs ar kolēģiem spriedām arī par to, ka varbūt ja bērniem piedāvāt pusauģu vidū, tad varbūt no iepakojuma tā biete varbūt biete jāpārvērš par kādu skaistu sportistu vai dziedātāju, vai ķirbis ar tieši tā. Tieši tā, šeit paliekot pie pārtikas produktu marķējumu, vēl noteikti var pievērst uzmanību šīm sastāvdaļām, no kā ir gatavota šī sula. Tāpat arī ļoti lielu lomu, ja mēs skatāmies uz bērniem, nospēlē arī daudzumi, jo visa veselīgā pamatā ir mērenība un daudzveidība, cik dažāda ir šī sula, cik daudz mēs viņu dzeram. Un šeit slimību un profilakses kontroles centrs arī atgādināja, ka liekā svara problēmas ir diezgan lielas. Tādēļ šī frāze laikam būtu jāiegaumē diezgan daudz, ka augļu sula nekādā gadījumā neizvieto ūdeni, un bērnam būtu vispirms jāiemācās dzert ūdeni, kas ir
mūsu organisma pamatā, un tad tikai šo sulu bērnu uzturā ievietot kā tādu šo augļu porciju. Šī tabulā ir tāds sava veida apkopojums, varētu teikt, cik daudz būtu ieteicams. Tad šeit ir sarkana, esmu ievietojis tātad, līdz 6 mēnešu vecumam, kā ir redzams, ka nav ieteicams papildināt šādu veidu mazu zīdainīšu uzturu ar sulu. Vienkārši piezīmes ir, ja, piemēram, ir kāda savu veidu aizcietējumi radušies, taču visā kopumā šī vecuma posmā nav nepieciešams. Šeit 6 līdz 12 mēnešu vecumu ir pieļaujams arī līdz šiem 200 ml, taču es viņu esmu iekrāsojis kā sarkanu, jo es uzskatu, ka šī vecuma posmā bērnam patiešām ir jāiemācās, ja viņu uztura pamatā ir tātad mātes piens vai mākslīgā piena maisījums, tad šeit var nākt klāt blakus šis ūdens, un tad, ja būs šī sula, piemēram, šis bērns var sajukt, un viņam var labāk garšot šī sula par šo ūdeni, un tad var rasties tādas divējādas situācijas, kas varbūt nav mazam tik labas un no veselības viedokļa tādas pozitīvas. Tamdēļ no savas puses varētu piebilst tikai to, ka sulu mēs varētu piedāvāt aptuveni no gada vecuma, un patiešām kā šo atsevišķu augļu porciju, tā var būt līdz vienai glāzei sulas. Tāpat arī ir no 7 gadu, tātad no skolānu vecumā, tā var būt jau arī tāda lielāka glāzes sulas. Un šeit esmu iekļāvusi pie jautājuma, kādu veidu sulas iekļaut ikdienas ēdienkartē. Tad šeit ļoti labi attēlots ir to, ka vajag izvēlēties pēc iespējas dažādākas krāsas sulas, jo arī šeit mēs varējām redzēt ļoti labi, ka šī bieža sula tātad satur citas šīs bioloģiski aktīvos savienojumus vairāk, toties ķirbju sula atkal citus. Tamdēļ nepieciešama šī daudzveidība sākt varbūt tam, ja mēs runājam par bērniem, tad ieteikt vairāk iesākumā izvēlēties tādas ar dārziņiem kombinētas sulas, kas varbūt nav tik saldas, un tad jau papildināt un izvēlēties kādas citādākas. Viena vārds sakot, pamatā ir daudzveidība, pēc iespējas dažādākas sulas un ievērot tos daudzumus, cik daudz un kā mēs papildinām savu bērnu uzturu. Jā, no manas puses tas varbūt tam ir viss, un varbūt ir kādi jautājumi. Jā. Var atšķaidīt, ja, piemēram, tā sula ir diezgan intensīva, tad var atšķaidīt. Taču viena lieta gan būtu baigi jāizvairās no tā, ka liek tenīs zīdaiņu pudelītēs šīs atšķaidītās suliņas un tad dod, piemēram, viņiem padzerties. Es jau vairāk ieteiktu un dot ūdeni un tad var iedot kaut kādu garšīgumu, viņi var šo atšķaidīto sulu. Ja, piemēram, tādam vecākam bērnam jau, ja viņam, piemēram, garšo kādi gāzētie šie dzērieni, tad var, piemēram, ar šo minerālu ūdeni atšķaidīt tādu specifiskāku dzērienu, tādu izveidot. Var atšķaidīt, tas nav slikti, tikai jāizvairās varbūt tām pirms gulētiešanas pudelītēm un tā. Zobi jāiztīra pēc tam. Jā, zobi noteikti jāiztīra. Paldies!